Instagramā mēs varam ielikt postus, un posti var būt gan taisnas stūrveidā, gan arī mazliet lielāki. 1080 uz 1080 tas ir tas, ko mēs redzam lentē. Un pat ja mēs izmantojam to lielāko, ja mēs skatāmies profilā, tad mums ir tikai kvadrātiņi. Bet, kad mēs skatāmies viņu, tad viņš ir lielāks, šis ekrāns. Kā arī, kad jūs skatāties vienkārši laižat cauri, skatāties kādam, kuri ir posti, tad ir tāda lieta. Ja postam ir kvadrātveidīgā bilde, tad ir iespēja, ka lejā būs lieka informācija. Nu, viss lieka, bet tā, kura jums nepiedara. Un tas uzreiz jums traucēs uztveršanu. Bet, ja jūs izmantojat lielāku bildi, kā piemēram šeit, tad uzreiz te lejā mums ir tieši teksts, kurš attiecās pie šī posta. Un daudz labāk, kad tad cilvēka acs netiek vēl piesaistīts kam citam, ja? Jo šeit viņš piesaistās vēl kaut kam, ja? Un te mums ir tikai viena informācija, viena noteikta profilu. Un tad mums varētu būt dažādas fotogrāfijas iekšā, un mēs taisīsim šādu te karuseli. Un izskatīsies šādi. Daži objekti jums jau ir, ja? Tāpēc noteikti tas nebūtu pārāk sarežģīti. Jums vajadzēs visu sataisīt, kā ir. Un tad būs jāizveido arī video. Video nosūtīšu. Kad mēs taisam, tad mēs veidosim viņu kā vienotu gabalu. Mēs taisīsim viņu no 6 gabaliem. Un izmērs mums būs 648 uz 1350. Pierakstīšu uzreiz čatā. Jā, šīs ir izmērs. Te ir arī mājaslapa, kurā pēc tam mēs sadalīsim, jo tad, kad mums ir izveidots, es gribu atgriezties, jā, arī kur šeit redzēt, viņš ir viens vesels, bet tad viņu vajadzēs sadalīt. Un to automātiski mēs varēsim izdarīt ar šo mājaslapu, kad mēs ienāksim iekšā, mēs teiksim, ka mums tur ir 6 bildes, un viņš attiecīgi viņu sadalīs, un jums būs smuku 6 fotogrāfijas. Jo, kad mēs šādā veidā zīmējam, tad mēs varam taisīt, kur, piemēram, šeit ir viens gabals, un tad ir smuki, kad ir kāds elements, kurš iet uz vairākiem slaidiem. Tad viņš iedod tādu sajūtu, ka tas viss ir savienots. Ja? Protams, šeit vēl var pievienot kaut kādus elementus, jūs varat droši viņu mazliet arī uzlabot, varat pievienot klāt, bet maksimāli taisam pēc šī te parauga. Ja? Jūs varat uztaisīt, ja gribās vēl kaut ko pielāgot, tad jūs varat uztaisīt sākumā šo, un tad vēl uztaisīt vēl vienu variantu kopā ar papildinājumiem, ja? To drīkst. Tā. Kad mēs izveidosim ar jums šo izmēru, tad jums būs jāizvēlās Create New Design, Custom Size, jūs rakstiet iekšā 648 uz 1350, taisat Create New Design, un tad jums vajadzēs aiziet uz File, View Settings un Add Guides, jo mēs pievienosim šitās te guides līnijas. Ja, viņš sadalīs mums. Un mums būs jāuzraksta 6 kolonas. Ja, jāuzraksta, kā sākumā jānoklikšana kastam, un tad jāieliek 6 kolonas. Un tad viņš izveidos mums 6 kolonas. Sākumā būs tikai vertikālās šīs līnijas. Šīs horizontālās līnijas sākumā nebūs. Tos mēs varēsim pievienot
pēc tam arī paši. Un šīs te līnijas principā var nepievienot, bet var vienkārši ielikt iekšā, var arī boksiņu ielikt iekšā. Vienkārši, lai jūs redzētu, kas tieši būs redzams jūsu lentē, ja? Jo, kā mēs zinām, kad mēs skatāmies uz profilu, tad mums ir tie kvadratiņi, ja? Tas nozīmē, ka svarīgai informācijai arī jābūt tieši šajos te kvadrātos, un šeit augšā un lejā tikai papildus kaut kādas momenti. Kad jums ir gatavs jūsu dizains, mēs viņu ieliekam, ejam iekšā mājaslapā, kur ir Carousel Splitter, redzēt, viņš speciāli tā arī saucās. Un tad šeit mēs klikšķinām, lai pielādētu bildi, izvēlamies viņu, un šeit noklikšķinām uz Split. Un tad viņš te mums parāda arī, kur redzēt lapas, tad mēs varam uz katru noklikšķināt un katru arī lejuplādēt. Ir vēl viena mājaslapa, es viņu tagad atradīšu, tad arī viņu nosūtīšu, ja? Te ir upload an image, un tad mēs ieliekam iekšā, viss tas pats. Un šeit, kur var izvēlēties, cik daudz kolonu mums vajag. Mums ir 6, un te ir sadalījums. Viņš uzreiz dala, redziet? Tā, un galvenais, ka mums jābūt te, kur karuselī, image cut. Un tad mēs taisim split image. Un tad tiek sadalīts katra lapa. Un tad to var lejuplādēt. Jā, arī kur ir tad to katru lapu varam lejuplādēt, noklikšķinot. Un tad viņi attiecīgi arī te parādās.